trūkst resursu. Uzņēmējiem bieži vien ir tādas situācijas, kad nav naudas, reāli vienkārši nav kontos naudas, vai neienāk naudas, vai nav kaut kādas rezerves, vienkārši nav. Tad nākošais varbūt tā, kad cilvēki nenāk uz darbu, vai tur slimo, vai iespējams vispār nav cilvēki, kas strādātu. Tālāk pieņemsim varbūt kad vadītājs ir pats riktīgi noracies savos darbos, milzīgi. Tad viņš no rīta līdz vakaram skrien, bet peļņas kā nav, tā nav. Un tad, kad ir šāda situācija, tad mums īstenībā apkārtēji notikumi liek domāt ar šejieni. Man ar savā laikā bija kredīti, daudz parādi, daudz traki stāvokļi psiholoģiski dēļ tā, ka vienkārši nepareizi uztvēru dzīvi, notikumus, nesakārtoju to jautājumu un attiecīgi man nācās šo visu iemācīties, iziet tam cauri. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka pirmais solis, kas ir jāizdara, ir jāsaprot to, ka reklāma, ja taisa kaut kādu reklāmu, ja taisa kaut kādus bukletus, vai tur flyerus, vai tur vides reklāmu, vai tur automašīnas uzlīmes, vai tur liek iekšā reklāmas internetā, tad pirmais solis ir skaidri un gaiši parādīt tās vērtības, lietas, ko cilvēki varēs tev iegūt no tava produkta, un kādas sajūtas viņi iekšā atvieglos sev, lai viņi dzīvē justos labāk. Tā ir tikai viena iespēja, tāpēc, kad, ja cilvēks to neņem vērā, viņš vienkārši dara savas lietas, vienā brīdī vienkārši tas paliek pa traku. Tu vienkārši izmetīsi ārā naudu, lieku, un rezultātu nebūs, atdevis nebūs, un tu vienkārši atkal negribēsi jau ar tādu vilšanos sajūtu, es atkal negribu to darīt, tāpēc, ka nekas nenotiekās. Tas nestrādā. Nākošais solis ir tā, kad ir jāatbrīvo savu iekšējie bloki, darīt tā vai šitā, tas ir tikai pareizi, vienkārši ir jāsāk darīt viss iespējamais, lai uzrunātu cilvēkus, lai par viņiem atgādinātu, pastāstīt tās lietas. Tādā mirklī cilvēks ir visur, tā saucās pārdošana visur. Tad nākošais solis ir izdarīt tā, lai nauda maksimāli ātrāk aprīt. Pieņemsim, kā piemēram, 50 eiro nopelnīt aizņem tur 10 minūtes vai 20 minūtes vai tur dienu. Jo ilgāks pelnīšanas laiks šai naudai un jo mazāka ir tā peļņas izmērs, jo cilvēkam īstenībā ir jāpārskata savus biznesus un jāefektivizē visi tie notikumi, gan kā tiek pasūtījums pieņems, kā viņš tiek apstrādāts un kā viņš tiek saražots. Jo ir ļoti daudz stāvokļi, kā to visu var izmainīt. Pieņemsim, ja nav cilvēku resursu, ja, tad atceries, ja tev ir lieliskas attiecības, ja tev ir dotības sadarboties ar piegādātājiem, tad tev uz tavus darbus var saražot citi cilvēki, un tu tikai pārdod to daļu, kas ir tavējais. Un lietas virsū starpniecības procents tādā veidā tu iekonomēsi sev resursus un arī dosi darbu citiem cilvēkiem, tiem, kam jau ir tie resursi savādāk. Tas viss ir atkarīgs tā, ja īstenībā šo sakārto, tad iekšēji ko var izdarīt? Tad, kad iekšēji cilvēks šo ir sakārtojis, attiecības ar citiem cilvēkiem, tad viņš var jebko gan uzsākt, gan turpināt, gan pārdot, gan veidot. Bet svarīgākais tas, kā cilvēks iekšā ir šo te izpratnes dzīvi. Tādēļ, lai izdodās tik galā un mēs saražosim visu reklāmas materiālus, padalīšos ar informāciju, kā ātrāk, efektīvāk piesaistīt cilvēku uzmanību. Un tad jau jūsu uzdevums būs viņus apkalpot šos cilvēkus, lai viņi saņem tieši to, ko mēs būsim uztaisījuši reklāmā.